Latvijas delegācijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ministres kundze, dāmas un kungi. Šobrīd sanāk, ka ļoti daudz organizāciju vadītāji un dalībnieki, kurās mēs kā parlamentārieši esam iesaistīti, stāst par tiem darbiem, kurus varbūt tiešām mazāk atspoguļo un mazāk zinām. Tāpēc arī es mēģināšu pastāstīt, kāda tad ir šī mūsu pienesums, ko mēs darām un kādas ir tās tēmas, par kurām mēs runājam NATO parlamentārajā asamblējā, kas šobrīd, man liekas, ļoti labi iederās tieši šīs dienas ārlietu debatēs, jo pārsvarā, kā man liekas arī aizsardzības ministrs teica, šis ir fokus uz šo drošību, un tāpēc šobrīd, es domāju, par to arī mēģināšu jums vairāk izstāstīt. Protams, ka Latvijas ārpolitikas galvenais uzdevums ir un būs stiprināt mūsu drošību, ekonomisko attīstību un labklājību. Tā šodien arī uzsvēra ārlietu ministra Bražas kundze. Tāpat arī ilgtermiņa saspīlējums ar Krieviju un tās draudu jāuzskata jau, diemžēl, par jauno normalitāti, kas attiecās uz ikvienu gan Latvijā, gan pasaulē. Latvijas un mūsu sabiedroto nostāja ir skaidra. Turpināsim stiprināt savu drošību un atturēšanas spējas, ierobežot un vainot Krieviju un atbalstīt Ukrainu. Labi, ka varam justies drošāk, jo esam pasaulē stiprākās militārās alianses dalībnieki. Tagad, tomēr, kā jau es minēju, pastāstīšu par NATO parlamentārās asamblējas darbu un aktivitātēm. NATO parlamentārā asamblēja ir unikāls fórums, kurā nu jau darbojās 281 delegāts no 32 alianses dalībvalstīm. Parlamentārajā asamblējā deputāti diskutē un pieņem lēmumus drošības un aizsardzības, jauno tehnoloģiju, politiskā dialoga, ekonomiskās attīstības un citu jautājumu kontekstā. Latvija asamblēja ir viena no 32 valstīm un sadarbojas ar vēl 10 asociētajām valstīm un 4 reģionālajām partnervalstīm. Asamblējā gadā notiek 2 sesijas, apmēram 15 komisijas sēdes, vairāk semināru konferences, kā arī transatlantiskais fórums. Asamblējā darbojas 5 komitejas - demokrātijas, aizsardzības, politiskā, ekonomiskā, kā arī zinātnes un tehnoloģiju komiteja. Kopš Krievija brutālā kara sākuma nu jau gandrīz gadus arī NATO parlamentārā asamblējas uzmanības centrā ir arī palīdzība Ukrainai saistītiem jautājumiem. 24. gadā tika skatīts 17 ziņojumi par tādām aktuālām tēmām kā Krievijas karš un sabiedroto atbalsts Ukrainā, Krievijas destabilizējošā loma NATO dienvidu kaimiņu valstīs, NATO atbalsts riskam pakļautajiem partneriem, situācija Krievijas kara laika ekonomikā, NATO un globālie dienvidi. NATO parlamentārā asamblēja jau 75 gadi, visi risinot konfliktējošās un neparedzamās pasaules izaicinājumus. Apzināt nemilitāros ieročus, ūdens drošību, seksuālā vardarbība konflikta zonās, vēstures un identitātes apdraudēšanu, iznīcinot kultūras mantojums un daudz citas tēmas, tā skaitā NATO un mākslīgais intelekts, izaicinājumi un iespējas. Asamblēja darbojas arī Ukrainas NATO parlamentārā padome, kuras fokusā ir jautājumi par Ukrainas reformu progresu ceļā uz dalību aliansē. Komiteja kopsēžu diskusijas delegātiem ir iespēja uzklausīt augsta ranga runātājus, kā arī iesaistīties jautājumu atbilžu sesijās par tēmām, kā stiprināt demokrātiju pēc supervēlēšanu gada, kā veidot nākotnes bruņotos spēkus, kā rēģēt uz Ķīnas izaicinājumiem un stratēģisko sacensību Arktikā, kā cīnīties ar pieaugušiem dezinformācijas plūdiem, bet visam pāri, kā palīdzēt Ukrainai uzvarēt. Tā kā situācija pasaulē 24. gadā nav uzlabojusies, NATO parlamentārā asamblēja uzsver, ka drošība šodienas izpratnē nav reģionāla, tā ir globāla. Ukrainas frontē joprojām trūkst pretgaisa aizsardzības sistēmu, lai novērstu brutālos uzbrukumus frontes līnijām, infrastruktūras objektiem, civiliedzīvotājiem. Esam gatavi būt kopā ar Ukrainu līdz tās uzvarai un tālāk. Tomēr uz Ukrainas amatpersonu aicinājumiem beidzot lemt par valsts dalību NATO atkal tiek tikai uzsverts, ka Ukrainas ceļš uz NATO ir neatgriezenisks. Daudz tiek runāts par pamieru nepieciešamību, kā Ukrainā, tā arī tuvajos austrumos, tomēr neatbildēt paliek jautājumi, kas notiks nākamajā dienā. Vai mieru sarunas radīs kāds iesaldēts konfliktus? Diemžēl ieviestās sankcijas vēl nav panākušas vēlamo rezultātu, jo Krievijas kara ekonomika attīstās, un Krievijas sabiedrības noskaņojums par savu nākotni, diemžēl, ir pozitīvs. Uz jautājumu, ko rietumi var darīt, ir tikai viena atbilde
palielināt ieroču ražošanu, stiprināt solidaritāti un vājināt Krieviju visos iespējamos veidos. Mūsdienu tehnoloģija riski un to radītās iespējas ir īpaši svarīgas Latvijas militāra industrija inovāciju attīstībā. NATO līmenī šobrīd ir definētas 9 prioritārās tehnoloģiju nozares, un tās sniedz Latvijai iespēju iekļauties NATO kopīgajā vīzijā, specializējoties dažās no tām, kā piemērs mākslīgais intelekts un sintētiskās bioloģijas nozares. Tās ir nozares, kur Latvijas iespēja attīstīties, veidot sadarbības starp publisko sektoru, zinātni, jaunu uzņēmumiem un uzņēmumiem. Tas var stiprināt ne tikai Latvijas aizsardzības spējas, bet dot pienesumu visai aliansei kopā. Pēc Donalda Trumpa nākšanas pie varas Eiropai daudz vairāk būs jādomā par savas aizsardzības spēju stiprināšanu, nepieciešamo ieroču un iekārtu ražošanu, paredzēto vismaz 2% no iekšzemes koprodukta novirzīšanu aizsardzības budžetā. Pēc jaunākajiem prezidenta Trumpa izteikumiem varbūt jādomā par virzienu uz jau jaunām robežām – 5%. Bieži viesi NATO sesiju plenārsēdēs ir Ukrainas prezidenta Volodimiras Zelenskis un Verhovna Rada spīkers Ruslans Stefačuks, gan klātienē, gan tiešsaistē. Arī šajā asamblējā Latvijas delegācija aktīvi darbojās ar NBA 8 valstīm. Darba tikšanās reizēs delegācija vadītāji pārunā palīdzības iespējas Ukrainai, ar karu saistītu nelegālas imigrācijas jautājumu problemātiku un likumisko ietvaru. Somijas un Zviedrijas plašāk iesaist Baltijas jūras drošībā, īpaši saistībā ar patrulēšanu zemūdens kabeļu aizsardzībai. Svarīgi loma iespējama organizēt divpusējas tikšanas. Latvijas delegāts tā ir iespēja pateikties Kanādas delegācijai par NATO daudznacionālās kaujas grupas vadību jau 7 gadu garumā, kā arī par lēmumu palielināt to līdz brigādes līmenim. Šī lēmuma īstenošana plānota šogad un nākamgad. Atgādinu, ka ir pieņemts lēmums NATO parlamentārās asamblējas pastāvīgās komitejas sēdi rīkot Rīgā 2026. gada martā. Tas būs labs turpinājums jau vairāk te veiksmīgi rīkotajiem komitejas sēdēm, sesijai un 2014. gada pastāvīgās komitejas sēdēji, kuras laikā Krievija tika izslēgta no NATO parlamentārās asamblējas sastāvā. Katru gadu decembrī Vašingtonā notiek NATO parlamentārās asamblējas transatlantiskais fórums. Tā ir iespēja alianses valstu parlamentārieši kopīgi ar ASV administrācijas pārstāvjiem, kongresa deputātiem, akadēmiskās un pētnieciskās vides pārstāvjiem diskutēt par Amerikas iekšpolitikas, ārpolitikas jautājumu, transatlantisko attiecību attīstību karstajiem punktiem pasaulē. 2024. gada fóruma gaisotne bija vairāk neziņas un gaidu spekulāciju par pasauli. Kāda tad būs jaunievēlētā prezidenta Donalda Trumpa stāšanās amatā? Latvija var lepoties ar to, ka vēl joprojām NATO parlamentārās asamblēja godina mūžībā aizgājušā ilgadējā NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāja Ojāra Ērika Kalniņa piemiņu. Transatlantiskā fóruma programmā jau 3. gadu tika iekļaut viņa vārdā nosauktā sesija. Tās pamatiem bija Krievijas autoritārismu un draudi globālai drošībai. Šī sesija atkal tika pieminēts, ka Ojārs visu dzīvi ziedoja demokrātijai, gadiem ilgi brīdinot, ka Krievija ir valsts, kurai nevar uzticēties, bet neviens viņā neklausījās līdz pat 2022. gada 24. februārim. Asamblējas deputāti iesaistījās NATO 2024. gada samita sagatavošanā, piedaloties parlamentārajā samitā, kur man bija tas gods kopā ar mūsu Saeimas priekšsēdētāju piedalīties. Parlamenta samita gaitā liela vērība tika pievērsta militārās industrijas attīstībai, tika akcentēta 360 grādu pieeja drošības jautājumiem. Tās pašas redzējums iekļaut ne tikai Eiropu, bet arī Klusā okeāna un tā valsts. Vašingtonas samits tika secināts, ka alianses, kas 2024. gadā svinēja savu 75. gada dienu, ir pierādījis, ka spējīgi pielāgoties, adaptēties jaunai situācijai. Pasauli, kur viens no galvenajiem jautājumiem ir atturēšana, jo alianses uzdevums palicis nemainīgs - karu novēršana un miera saglabāšana. 2024. gada rudenī uz 3 gadiem tika ievēlēts jauns NATO parlamentārās asamblējas prezidents. Portugāles parlamenta viceprezidents, Nacionālās aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Markos Perestrello de Vasconcelos. Nobeigumā citēšu viņa redzējumu par parlamentārās asamblējas uzdevumiem. Šajā saspringtajā laikā mūsu asamblējai ir pilnībā jāiesaistās, lai palīdzētu veidot NATO atbildes reakciju uz arvien bīstamāku un konkurētspējīgāku drošības vidi, kas būs pārbaudījums mūsu vienotībai, solidaritātei un apņēmībai.
Asamblējas 70. gada diena, ko mēs atzīmēsim tieši šogad, 2025. gadā, sniegs papildu iespējas uzsvērt mūsu darba aktualitātes un nozīmi, dos jaunu apņēmību īstenot mūsu prioritātes. Paldies! Paldies!